Latvijas sieviešu basketbola līgas finālsērijas trešais mačs, kurā tātad 14-kārtējā Latvijas čempiona TTT Rīga pret 7-kārtējām bronzas medaļniecēm Liepājas komanda. Vega 1 Liepāja. Perimetrā paliek brīvs spēlētājs un Anda Eibele viena no labākajām tālmetienu izpildītājām TTT, bet šeit kā zem groza nospēlē Dita Ievai Vītolai 17,5 punktu. Dita Rozenberga pret Kristenu Menu. Latvijas izlases spēlētāji un 2+1 Ditai. Patiesi laba atmosfēra šeit Elektrum sporta centrā. Vairāk līdzstēji nekā pirmajā spēlē bija šeit Rīgā. Te Kristena Mena atbrīvojas, pustālais metiens. Groza apakšā tagad izdodas saspēle un Sidnija Kārter. Sidnija pagaidām pati iespēlē Meļņikai un labi saspēle. Nespēja līdz galam sagrupēties. Kārter. Skaisti apgriežas Kārter un gūst 2 punktus. Rīcībā Veider. 1-1 spēlē Veider un gūst 2 punktus ar sodu. 2 uzbrukumi visticamāk Liepainiecēm. 1 TTT. Silerāja brīvu no tālās distances un Kristīne Silerāja realizē. Tur pret 2 pretspēlētājām, pret Silerāju un Rozenberga pārtver bumbu un iespēja gūt 2 punktus. Rozenberga. Arī visai riskanti tur Eibele. Spēlē sev aiz muguras bumbu. Apspēlē gan beigās viņa Jākapsonu. Eibele un Anda Eibele. Sanāk kļūt Rozenberga. Pati met Rozenberga un šoreiz ar atstiem pret vairogu metiens ir precīzs. Ļoti labi tālmetienu izpildītāji. Viena no labākajām komandām pavisam noteikti. Anda Eibele līdz grožu apakšai un Anda spēlē ar Rozenbergai. Silerāja. Labi saspēle un Dita Rozenberga realizē savu metienu. Kristīna Silerāja. Rozenberga. Gaidām pati spēlē Dita. Centās iespēlēt Vītolai neveiksmīgi. Mena. Mena pati līdz groza apakšai un gūs 2 punktus Mena. Eibele. Meļņikai. Un Meļņikas metienu bloķē 17 gadus jaunā Sabīne Līpe. Andai Eibelei TTT sastāvā 10 punkti. Anda tieši šobrīd arī saspēles vadītājs pozīcijā aiziet līdz groza apakšai un Anda Eibele apspēlē Sabīne Līpe. Šoreiz metiens nav precīzs. Anda Eibele piebremzē Anda. Iespēlē groza apakšai Meļņikai un Meļņika visai vienkārši gūs 2 punktus. Ilkulīt un Sidnija Kārter tuvākajā laikā dosies laukumā. Ditai Rozenbergai vēl viena iespēja un šoreiz Dita ir precīzi. 6,5 minūtes vēl trešajā ceturdaļā. Silerāja Rozenbergai. Rozenberga spēlēs pati un Rozenberga teicam apspēlēja 17-gadīgajai spēlētājai. Kristīna Silerāja apstājas, piespēlē Rozenbergai un Rozenbergai 22 punkti. Tikai viena personiskā piezīme, tā kā var spēlēt Rozenberga itin droši. Pagaidām Kulīt. Kulīt precīzi met. Labi pozīcija bija. Diezgan tālu gan stūrīgi saņēma Sabīne, bet kā tagad nospēlē Sidnija Kārter. Un šajā brīdī Armadam nekas neatliek. Kulīt prasa bumbu, nesaņem to, tagad gan. Un vēl 2 punkti TTT. Mena tagad izpild pustālo metienu, savāc pati atliek šo bumbu un realizē 2+1. Vītola atbrīvojas, saņem ātru piespēli no Jākapsons. Galvīnijas ievadīs bumbu spēlē TTT, labi atbrīvojas Rūta Veidere. Rūtai ļoti labi spēle Rūtai Veiderei. Silerāja. Silerāja vēlreiz pati un šoreiz Kristīnei Silerājai 2+1. Lībeka. Ārā nāk Mena. Tālāk groza apakšā jau Meļņika un vēl 2 punkti Zentai Meļņikai. Groza apakšā Meļņikai. Meļņika pēc savu 16. punktu, šoreiz atspēlēja Krastiņai un Krastiņai precīzs metiens no groza apakš. Tagad Priedāt ņem bumbu Jākapsonai, piespēlē Kulītei un Kulīte gūst vēl 2 punktus. Rūta Veidere. Redzam kādu cīņu un beigās Rūta Veidere tā, kura gūst 2 punktus. Dāmas un kungi, TTT Rīga 82 pret 52.
izcīna uzvaru, trešā uzvara šajā fināla sērijā, un mums ir 15 kārtējās Latvijas čempions, un tās ir TTT Rīga basketbols. Arī šie līdzstēji ir nopelnījuši šo titulu. Bija viņi kopā ar komandu visas sezonas gaitā, un TTT komanda savāc trešo titulu. Prieks vērot, un cerēsim, ka nākamajos gados būs vēl vairāk līdzstēji. Arī Latvijas sieviešu basketbola līgas spēlēs cerēsim, ka būs vēl labāks starts Eirokausā. Arī TTT Rīga komandai ir šie čempionu krekliņi. Redzam, smaida dāmas, un kā nesmaidīt, kā jau teicu, trešais tituls, no tur otrā laukuma galā arī Vega 1 Liepāja komanda.